Šoreiz par lauksaimniecību. Tad, kad mēs sākām šo visu lietu pētīt un ar šo lietu nodarboties, arī tas galvenais mērķis vispār bija tikai eksporta tirgus. Amerikā ir pierādīts, ir veikti pētījumi Eiropā, kad šo produktu izmantojot ļoti krasi samazinās izmantojumu minerālu mēslu daudzums, kas ir vajadzīgs pielietot uz hektāru. Viena vēl no labājām īpašībām gala produktam biohumusam ir tā, ka viņa nav jāpielieto lielajos laukos katru gadu. Sākotnēji viņi ir jāiedod rudenī un pavasarī, un pēc tam pietiekās tas uz 4 gadiem. Šis produkts ir dabīgs. Viņā tā īpašība viņam ir tā, ka viņa maina to augsnes struktūru, un tagad augsnes struktūra mainās, viņā veidojās baktērijas, un šīs baktērijas piesaista vajadzīgās vielas no dabas. Un faktiski tā ir tāda pretimnākšana dabai. Jā, tas varētu būt saucamais latviešu melnais zelts. Tīri vistiešākajā veidā arī mēsli tiek pārvērsta zeltā. Vienīgi, ka jūsu, var teikt, vergi šajā procesā ir no Kalifornijas atvesti. Mūsu vergi šajā procesā ir sliekas, kurām pirmsākumi ir meklējami Kalifornijā. Augi aug griezdamies? Tie tomāti neaugs gigantiski, bet tomāts izaugs garšīgāks. Tad raža pati par sevi būs lielāka. Būs vairāk to bumbuļu skaits. Šogad mēs izmēģinājām uz zemenēm, un pašiem par brīnumu zemenes mums sanāca gandrīz 2 nedēļas agrāk sāk ražot nekā normāli.